472. Šī rīta video es tev parādīšu konkrētu piemēru, kā cilvēki bieži vien nesaprot, ko nozīmē, ka mašīna ir sarūsējusi, viņiem liekas, ka viņa mašīna ir ļoti labā stāvoklī vai tuvu tam. Vienmēr sakot stāsts sekojošs. Zvana cilvēks, viņš saka, man ir 2000. gada Honda, tur kaut kāds akords vai kaut kas tāds. Es gribētu, lai jūs viņu apstrādājat, un viņa nav sarūsējusi. Pēc tam viņš citos video jau teica, nē, es teicu, ka viņa nav caurrūsējusi. Nu, pieņemsim. Viņš saka, viņa nav caurrūsējusi, tāpēc tur nekas noteikti dārgi nevar maksāt. Mēs sakam, nu tāda Honda noteikti būs jāmetina. Viņa, ja braukājas pa Latviju, tur savādāk tas nevar būt. Viņš, nē, tur nav baigās rūsas vispārībā. Mēs jums aizsūtīšu video. Mēs sakam, nu labi, nofilmē, atsūta mums to video, kur es jums tūliņās parādīšu, ja? Bet doma ir tāda, ka tā saruna bija gara, man beigās apnika, es iedevu, es saku, tagad te tev runās cits cilvēks, iedevu Armandam, viņš to pašu mēģināja pastāstīt, ka tur jau nu nekādi 3000 tas remonts nebūs vērts, ka tur even pat 2 nebūs vērts. Mēs sakam, klausies vecīt jaunai mašīnai, Volkswagen grupai, tur nezinu, Seatam vai vēl jebkam tas maksā vismaz 200-300, nu kaut kā tā. Te tev vecu Honda, un tu gribi, lai tas būtu ko lētāk par 2 vai 1000, es domāju. Un tā, nu, vienmēr, protams, nekas tur mums tāds nesenāks. Cilvēks atsūta to video, kur redzam skaidri sarūsējušu mašīnu. Es viņam atbildu, nu, pagaidi, un tev šitā liekas, ka tā nav sarūsējusi. Viņš saka, es teicu, ka nav caurrūsējusi. Nu, tagad es viņam aizsūtīju ziņu, lai viņš paņem āmurīti un paklapē, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas metāls kā minimums ir milzu porās, bet kā maksimums, es domāju, tur birs ārā rūs un tur metāla vairs nebūs. Bet, nu, skatieties video, ko viņš mums atsūtīja. Nu, vot tā Hondiņa. Nezinu, viņi būs tik veseli, es jau saku. Šaubīties, ka nu, tāda brīnuma nenotiek. Bišķi jau viņi ir ielaist tāda. Oi.